Dāmas un kungi, šis ir podcasts Runas darbnīca kopā ar Viesturu Meikšānu. Es esmu režisors, strādāju teātrī un operā, un šajā te konkrētajā podkāstā mēs vairāk runāsim par dažādiem ieteikumiem un padomiem, kā lai jūs varētu uzlabot savas komunikācijas prasmes. Šodien mūsu galvenais uzdevums ir parazītu žesti, parazītu kustības, kas izbojā un iznīcina visu jūsu brīnišķīgu izveidoto saturu. Jo ķermeņa valodas viens no tādiem galvenajiem filozofiskiem uzstādījumiem, ka tas ir rupors. Ķermeņa valoda ir vēl viens komunikācijas kanāls, kuru cilvēki uztver arī kā informāciju, kā zināšanas par to, ko jūs domājat un kā jūs jūtaties. Un bieži vien ķermeņa valoda nemelo. Tāpēc mēs šodien paskatīsimies uz tādām 5 ļoti izplatītām kļūdām, kuras veids visi cilvēki pasaulē. Dāmas un kungi, sākam. Numur 5. Tātad mūsu 5. vietā šodien ķermeņa valodas kļūdu sarakstiņā ir roku laušana. Tad es to saucu bieži vien par tādu fizioterapijas kabinetu, un cilvēki tik to vien dara kā krekšķina savus kaulus, visādi moca un spīdzina savus pirkstus un locītavas, un bieži vien izskatās, ka tiešām viņi cenšas salauzt tās savas rokas. Paši pat to nepamanot, jo mēs meklējam savā ziņā tādu psiholoģisku līdzsvaru šajā te ļoti stresainajā vidē, kas ir publiskā uzstāšanās, un bieži vien mēs vispār nekontrolējam un nekoordinējam mūsu roku kustības. Man bija viens no trakākiem gadījumiem, es sēžu pirmajā rindā, un viens no maniem runas kursu dalībniekiem tā kā skrāpē ar nagu sev ādā un saka, ka tas ir nenormāli sāpīgi, viņš to dara pāri. Viņš pat nejūt tavas sāpes, jo viņš kompensē tās sāpes, kas viņam ir iekšējas no tā uztraukuma, kas veidojās publiskās runas uzstāšanās laikā. Lūk, tas bija 5. Mējam tālāk, mums ir 4. nākošais, 4. populārākā parazīta kustība ir pieskaršanās kaklam. Redziet, kā ir ar to kaklu. Kakls ir viena no tādām mūsu sensitīvākajām zonām, sensitīvākām teritorijām, saistībām ar visām dzīvības avotiem. Un tajā mirklī, kad jūs uzdodat jautājumu kādam cilvēkam, un viņš īsti nejūtoties droši pieskarās kaklam dažādām vietām, dažādos veidos, var rasties sajūta, ka tā ir nedrošība, nepārliecinātība. Es pats esmu novērojis šādas situācijas, kurās cilvēki atbildot uz tādiem kutelīgiem jautājumiem pieskarās nevis uz kaklam, un tiešām tu jūti, ka tas viss tas kopīgais ķermeņa valodas aparāts it kā saplaisā. Tā pārliecības zona sāk pazust. Vistrakākais ir aizlikt roku aiz kakla, un šī zona faktiski nozīmē, ka es jau sāku cīnīties. Man ir diezgan grūti atbildēt, vai runāt, un manī notiek kaut kāds kodola kara process. Lūk, tātad tā ir 4. vieta, mums ir pieskaršanās kaklam. Lūdzu, nedariet nekad to. Numur 3. populārākā kļūda mūsu sarakstīņā ir spēlēšanās. Un šeit ir visa veida spēlēšanās, sākot ar zīmuļiem, pildspalvām, gredzeniem, ar rāvējslēdzēju, tur visu laiku tur rausta viņi, labi, bet tur bikšu rāvējslēdzējs neesmu varbūt redzējis, ka viņi tur ir pirpini, bet ir tāds tā kā kungiem rāvējslēdzēji, tādiem džemperīšiem pašam tādi ir. Bet, vismaz es to neaizraujos, bet ir redzēt, ka cilvēki, kas ar to spēlējās, ar matiem spēlējās dāmas, man personīgi nav mati, kungiem varbūt mazāk šī te problēma, ar auskariem, ar visādām ķēdītēm, ar ornamentiem, pildspalvu klikšķināšana, ārprātīga tēma. Jurģis Liepnieks spēlējās ar savu zīmolu, to jau mēs visi esam pamanījuši, viņš kādā tāda manieri ir izveidojis ar tādu funktierētāju, spēlējoties ar savu zīmolu, un iekšā viņam kaut kāds process, tikpat ātrs, kā viņš cik filigrāni spēlējās ar to zīmolu. Tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši viņš ir izveidojis to sev tādu manieri, ko visi tagad pamana, un viņiem jau tāda firmas zīme, Jurģis Liepnieks tā dara. Lūk, tā kā spēlēšanās no komunikācijas viedokļa viņa nepalīdz jūsu saturam atraisīties, ja tīpaši, ja jūs runāsiet ļoti nopietnus, tādus pamatīgus gabalus, pārliecināšanas runas, pārdošanas runas, un jūs spēlēties, jūs patiesībā varat izjaukt visu savu pamatīgo materiālu. Laižam tālāk, un 2. vietā mums ir bašana mutē. Bašana mutē, tas nozīmē, ka pildspalvas, zīmuļus, pirkstus cilvēki bieži vien liek mutē, spēlējās ar lūpām, un brīļu galus pat ir redzēts, ka cilvēki baž tiešām mutē. Un tādā veidā jūs pievēršat uzmanību mutes aparātam, nevis acīm, kas patiesībā ir jūsu galvenais uzmanības pievēršanas avots. Jūsu skatiens ir tas, kas ir jāredz jūsu publikai. Principā ir 2 lietas, jūsu skatiens un jūsu pirksts, tāpēc, ka pirksts ir plastiskākais, filigrānākais orgāns, kas
kas mums ķermenī ir dots. Dāmas un kungi, mēs esam nonākuši līdz pirmajai vietai, un pirmajā vietā ir kasīšanās. Kasīšanās ir vispopulārākais parazīta elements ķermeņa valodā. Nav grūti iegūglēt prezidenti, kuri kasās, un mēs redzēsim ļoti daudz fotoattēlus, kur ir mikrofons prezidents, un viņš kasās. Tā kā tāda sajūta vien ir, ka cilvēki nāk auditorijas priekšā, lai pakasītos. Nedariet to, jo tā informācija, kas nāk auditorijā, ir nieze. Ja? Mūsu dārgiem runātājiem ir nieze. Protams, kad ir uztraukuma kārtā, mēs tur gribam kaut kādā veidā tur pakasīties vai parādīt to savu filozofisko domātāju tēlu tādā veidā, bet tas nekādā veidā nepalīdz jūsu brīnišķīgam saturam atraisīties un būt skaistam. Tā kā lūdzams nekasīties, ja tiešām niezi iziet ārā no telpas, pakasaties, nākat apakaļ un runājiet pilnīgi droši un pārliecināti. Neliels pārtraukums mūsu raidierakstā Runas darbnīca, un ja jums interesē šis te runas skolas veidotais podcasts, tas nozīmē, ka komunikācijas prasmes jums ir aktuālas. No maniem novērojumiem tā, ka, ja jūs vēlaties attīstīt komunikācijas prasmes, tad labākais formāts ir klātienes praktiskās apmācības. Runas skolā mums ir šāda programma, publiskās runas pamati. To ir absolvējuši vairāk kā 500 cilvēki no visdažādākajām nozarēm, un tur mēs sniedzam visplašāko komunikācijas arsenālu, kāds ir iespējams. Mēs strādājam gan ar psiholoģiju, gan ar mērķiecīgu komunikāciju, gan ar lakoniskiem formātiem. Pie mums nāk mācīties introverti, deputāti, uzņēmēji, visdažādākās uzņēmējdarbības pārstāvji. Bet ja jūs tomēr jūtat, ka jūs esat vairāk lekciju cilvēki, jūs varat apmeklēt mūsu mājaslapas katalogu, un tur ir apmēram 30 dažādas lekcijas ar visādiem trikiem, tehnikām, metodēm, kā jūs varat uzlabot savas komunikācijas prasmes ikdienā. Apmeklēt mūsu mājaslapu runasskola.lv, apskatieties mūsu klātienes apmācības programmu publiskās runas pamatiem, izvēlieties sev piemērotākos datumus vai arī apskatieties katalogā, kādas ir mūsu lekcijas. Bet tagad atpakaļ pie raidījuma. Lūk, šis bija Runas darbnīcas īsais podcasts par parazītu žestiem. Klausieties mūsu nākošos raidījumus, piesakojiet mums Spotify, Apple podkastos un YouTube. Iespējams, ka kāds no šiem te trikiem un paņēmieniem tiešām jums būs ļoti noderīgs. Līdz nākošiem raidījumam.